Pagājušā gada rudenī, kad viss bija ļoti pielīs un slapjš, safilmēja visu kaut ko un izdomāja, ka tomēr jāsaliek kopā, jāieliek. Tā, zināmies ar piekabi palīgos. No šejienes, laikam, neredzēs to trako ūdeni, kas tur ir. Bet no drona šatiem redzēs visu. Jā, no augšas paverās daudz briesmīgāks skats. Un manā pieredzējā šis slapjākais gads nav bijis tā, ka sēja mašīnu vai šļūci un nevar visu lauku apsēt vai tās slapjās vietas nevar pārbraukt pāri. Sēja mašīnu gandrīz nogremdēju, šļūci nogremdēju, bet izkārpījos ārā, tāpēc pastāstīja Bračka, kā nebija arī pieredzes īstenībā noslikta traktoru, nekad nebija tas sanācis. Tā kā, jā, ļoti, ļoti slapjš gads. Būšu pateicīgs, ja noskatīsies video līdz galam, lai es varētu savākt 2000 vēl skatījumu stundas, lai varētu pieteikties YouTube partneru programmai. Tā, ej daudz ūdens. Bet, nu, tūlīt manīsim. Noliksim šito tā tālāk. Redzēt, kas notiek.
jautri. Šķīvi. Nepaņēma skrūves līdzi. Sākās akmeņi tā. Un opa. Tā. Tadā. Jep. Atpakaļ uz darbnīcu. Tā. Tas salikts atpakaļ. Skrūves arī būs. Tieši pēdējā braucienā. Nolūza skrūve. Veiksmīgi. Bija rokām jāčakarējās un varēs pistoli padarboties. Mazais lauks arī ir pabeigts. Tad tagad ir nākamais agregāts klāt un aiziet irdinam. Ciet augtne klients. Baigi grūti īstībā. Tagad liekas nepierasti pēc visiem šiem slapjiem laukiem, ko šļūts un ara. Tad liekas drausmas. Viss tā kā pārkaltas. Bet nu šitais, man liekas, lauks vienmēr tāds ir bijis. Saulē aiziet, aiz apvāršņa. Pusīte vēl paliks. Atpakaļ, apstiprināt jā. Un vēlreiz kalibrācija un viss beram vēlreiz. Laiku atkal nebiju šādu izklaidu darījis. Sējam. Labi, ka ir sensori. Vienu visu laiku sit ciet, kaut kas gan jau ielīdis. Tātad. Arī te check-ups. Eļa ir. Ir traķis priekš. Stāvēt taisnāk. Būtu vairāk. Paldies, ka noskatījies. Ja būs skatījumi un atsauksmes par šiem video, tad varbūt kaut ko nofilmēšu vēl arī no sezonas